Vai Tomorrowland tiešām ir pasaules labākais festivāls? Dodamies uz Tomorrowland festivālu 2026. Šī būs mūsu otrā reize. Paliksim Dreamville, kas ir ārkārtīgi liela telšu teritorija, kas sadalīta pa vairākām telšu tipu zonām. Šogad dzīvojām Magnificent Greens, nevis Easy Tents. Ievācamies Magnificent Greens. Bija ļoti mokošs ceļš līdz šejienai, jo bija jāizkaro sava telts vieta. Tā ir pakotne, kurā iegādājies festivāla biļeti ar vietu telts uzcelšanai. Pašu telti vari vai nu iegādāties uz vietas, vai arī izīrēt. Mēs izvēlējāmies telšu īres servisu, ko pievienojām caur add-on sale, taču tā izrādījās ne tā labākā izvēle. Šie telšu video ir filmēti nedaudz vēlāk festivāla laikā, bet nedaudz tagad par rūgto pieredzi. Dreamville iečkošanās sākas 4.12, bet mēs fiziski varējām ierasties tikai ap 3:00 pa dienu. Jau tā bijām apkrauti ar savām mantām un vēl stiept telts pa visu teritoriju bija diezgan nopietns fizisks pārbaudījums. Tā kā bijām 3 cilvēki, mums bija pierezervētas 2 teltis, viena 2-vietīgā un viena vienvietīgā. Papildus bijām izīrējuši arī party tent, lai lietus gadījumā būtu vieta, kur patvērties un saglabātu teltis sausas. Tomēr uz vietas izrādījās, ka neviens īsti nekontrolē, kurš un cik lielu vietu aizņem. Katrs vienkārši cenšas atrast sev brīvu pleķīti. Vietas bija tik maz, ka mūsu party tent vienkārši nebija iespējams uzcelt. Tāpēc devāmies uz īres servisu un lūdzām atgriezt naudu par pakalpojumu, kuru fiziski nebija iespējams izmantot vietas trūkuma dēļ. Visa skaidrošanās un naudas atgriešanas process aizņēma aptuveni 3 stundas, un tas jau pašā sākumā pamatīgi sabojāja festivāla noskaņojumu. Vai šo naudu kādreiz atgūsim? Godīgi sakot, ļoti šaubos. Katrā ziņā garstāvoklis tajā brīdī bija pamatīgi sabojāts. Pēc neveiksmīgas ievākšanās nogurums darīja savu. Apzinājāmies, ka ceturtdienas vakarā varās vaļā viena skatuve, kas paredzēta tikai Dreamville apmeklētājiem. Gan drīz vai nācās sevi piespiest aiziet uz turieni, taču beigās to izdarījām. Skatuve bija neliela, bet ļoti piemīlīga. Vienīgi tās dekorācijas, īpaši lielie baloni, nedaudz atgādināja Tomorrowland 2023 galvenās skatuves elementus. Radās sajūta, ka it kā daļa no vecajām dekorācijām vienkārši būtu pārcelta uz šo skatuvi. Toties mūzika bija lieliska un ļāva uz brīdi aizmirst visas dienas neveiksmes. Tieši tas bija arī vajadzīgs, lai noslēgtu pirmo vakaru uz pozitīvas nots. Pirmais rīts Magnificent Greens. Te mēģina kaut ko uzkrāsot. Tad vēl mums te ir tāda miskastīte, jā. Katrs tēd kaut ko. Cits gurķīts sūkā, cits bulciņi. Normāls bardaciņš arī mūsu villūzī. Nav kur apgriezties, gaisa nav, vispār nav ko elpot. Un tā mēs arī dzīvojam. Uz mārketu nenormālākās rindas, lai nopirktu ūdeni, bet dodamies pamazām uz galveno skatuvi. Piektdien tiek atvērta galvenā festivāla teritorija, un tajā sāk ierasties apmeklētāji no visas pasaules. Tieši piektdien un sestdien var redzēt visinteresantākos tērpus un cilvēku tēlus. Atmosfēra ir neticama, visi ir enerģiski, draudzīgi un gatavi ballēties līdz rītam. Ar laikapstākļiem paveicās, visu laiku bija saule un patīkams vējiņš. Man bija arī speciāli pie šuvējas pasūtīt kleitu, kas ilgstoši raisīs šaubas, vai tikai nebūs pārāk karsti, jo pie pašas ieejas viena no sievietēm novērtēja ieguldīto darbu un pēc tam saņēma neskaitām daudz komplimentu. Kas bija patīkami. Oriģinālie tērpi ir Tomorrowland vizītkarte. Rakstat komentāros, kurš tērps jums patika visvairāk. Un kā bez tusiņa pie galvenās skatuves, aiziet!
Pirmajā dienā satikām divas latvietes, kuras dzīvo Beļģijā. Ceram, ka viena no viņām kādreiz spēlēs arī uz galvenās skatuves, jo viņai jau ir labi iesākts dīdžeja ceļš karjerā. Satikti tika arī vairāk cilvēku no Tukuma. Likās, ka šoreiz tukumnieki bija paņēmuši virsroku biļetēm uz festivālu. Jebkurā gadījumā jaunas iepazīšanās nekad nenāk par sliktu. Kopumā festivāla izmaksas sanāca ap 1030 € uz personu, tajā ietilpa festivāla biļete, telšu noma un lidojumi no Latvijas. Par telšu nomu vēl ir iespēja atgūt depozīta naudu, taču tas ir nedaudz detalizētāks stāsts. Ēšana un dzeršana vidējā cena bija ap 15 € par porciju gandrīz jebkuram ēdienam. Apmaksa notiek ar festivāla aprocēm, tu tajās pārskaiti naudu un tā tiek pārvērsta par pērlēm, jeb festivāla valūtu. Minimālā summa, ko iespējams bija uzlikt uz aproces, ir 20 €. Kopējos tēriņus patiesībā bija diezgan sarežģīti izsakot, bet šoreiz radās sajūta, ka nauda pazuda diezgan straujos tempos. Vai Tomorrowland festivāls bija tās naudas vērts? Šajā reizē es to novērtētu ar 6 no 10. Kā jau minēju, festivāla gaisotni nedaudz sabojāja jau pats sākums ar ievākšanos. Ja būtu jābrauc vēlreiz, noteikti ņemt līdzi arī pumpi, jo nebija iespējas piepumpēt piešķirtos īres madračus. Tāpat noteikti arī noderētu valkamie rati, jo pēc visas mantu nešanas mugura lika par sevi manīt. Vai es vēlreiz izvēlētos Magnificent Greens? Ļoti šaubos. Nelielu vilšanos sagādāja arī tas, ka vairākas skatuves savā starpā bija diezgan līdzīgas no iepriekšējā festivāla apmeklējuma, tomēr neskatoties uz šiem mīnusiem, festivāla kopējā atmosfēra bija brīnišķīga un DJ seti lieliski. Ja kādā brīdī sāk kaut kas apnikt vai kļūst garlaicīgi, vienmēr ir iespēja mainīt lokāciju un atrast tieši to vietu, kas tajā brīdī uzrunā visvairāk. Galvenā skatuve, protams, bija īsts mākslas darbs. Īpaši tumsā, kad gaismu šovitai piešķīra pavisam citu dimensiju. Ar gaismām tiešām var panākt neticamus efektus. Arī mūzika pie galvenās skatuves regulāri uzkurināja publiku, bet arī kādā brīdī norāva kloķi ar mierīgākiem mūzikas gabaliem. Tomēr mans lielākais favorīts no visām skatuvēm bija The Freedom Stage. Un vēl viens patīkams atklājums – DJs Jack Shore. Nezinu, kādu maģiju viņš izmanto, bet viņa sets bija vienkārši izcils. Tik daudz enerģijas un entuziasma. Izbaudīju katru minūti no pirmās līdz pat pēdējai. Arī ceļš no festivāla uz Dreamville katru vakaru pagāja mierīgi. Visa festivāla laikā neredzējām nevienu konfliktu vai nekārtības, kā arī nevienu cilvēku pilnīgi neadekvātā stāvoklī. Un tas, manuprāt, ir pat tiešām forši. Un pat dodoties mājās, viss vēl nebeidzas. Arī lidostā apmeklētājs sagaida atvadu DJ seti. Tieši tāds skaists punkts uz I pēc 3 neaizmirstamām dienām. Tā arī noslēdzas mūsu Tomorrowland piedzīvojums.